Un, ok, piekrītu, Kordim. Es atveršu jūsu redzesloku daudz plašāk attiecīgi par šo dopingu un šo sporta tēmu. Un es apsolu, es ceru, ka jūs uzzināsiet daudz jaunas informācijas, kas būs praktiski pielietojama jau pēc stundas. Kāda būs jau pēc 10 minūtēm, kāda pēc 20. Es tā kā pa mazām porcijām jums mēģināšu dot to iedot. Ok, kā Toms man jau pišķi stādīja priekšā, man sauc Ivans, es strādāju Latvijas biroja par ekspertu izglītības un informācijas jautājums. Ok, birokrātiski sarežģīts amats, jā, bet kopumā vienkārši mans uzdevums galvenais informēt un runāt ar sportistiem sabiedrību, lai viņi kaut ko saprot un nepieļauj kļūdas. Nu, lūk, tūlīt vēl mazas nianses. Kādi tad tie aktuālie jautājumi, ko mēs šodien ar jums izrunāsim? Un tie jautājumi arī nav paņemti no gaisa. Tie jautājumi balstās uz Pasaules Olimpiskā kodeksu, kas nosaka to, ka kādus jautājumus jāzina sportistam. Jā, tāpēc šeit, manuprāt, nav gluži visi, bet lielākoties tie ir. Tad mēs izrunāsim jums, kas ir dopings, sportista pienākumi un atbildība, kāpēc vispār ir vajadzīgi, kāpēc vajadzīgi testēt, kāpēc vajadzīgi, ka jums mēdz būt arī dopinga kontrolas. Kas ir aizliegto vielu metožu saraksts, cik ātri, cik bieži viņš atjaunojas, kur viņu var atrast un vispār kā var ielikt galva 4000 vielas. Nav problēma, mēs jūs iemācīsim. Um, Uzturbagātinātāji. Ļoti aktuāla tēma sportā. Nu, kas saka, paceļam roku, kuri nelieto, jā? Nu, tad lielākoties rokas neviena nebūs pacelta. Kas ir terapeitiskas atļaujas? Nu tad tie visi norvēģi, tad viņi ir tie slimotāji, jā? O, peldētāji, nu viņi taču asmātiķi, ko tu stāsti? Visi lieto dopingu, jā? Nu, šitie te man stāsti ļoti patīk, tāpēc es jūs aicinu iesaistīties. Un dopinga kontrolas procedūra. Vai mani var testēt? Tā tālāk. Un par vērtībām. Par vērtībām es varu runāt pusotru stundu, bet es ieskicēšu dažas svarīgas lietas. Un tāpat arī papētot pusu sporta veidu, manuprāt, jums ir tas vērtības ir ļoti acīm redzamas. Un vienkārši gribu novēlot pārējiem sporta veidiem ir tikpat spēcīgas vērtības kā jums. Tajā itrā mājaslapas tas papētīt. Pēc tā, kad ieraudzīju Tomas tevi ar uzrakstu. Tas bija burtiski tad, kad es klausījos. Bet neko, man žēl, ka tur neparādās neviens vārds antidopings. Un tad arī viņi nav kodeksa parakstītāji. Bet, nu, tas nemaina lietas būtību. Ok, bet vispirms es domāju, kā mēs tad varam domāt un spriest par antidopingu, par dopingu un tā tālāk. Tad mums ir pasaules antidopinga kodeksa un mums ir sports. Mums ir sports klasiskajā izpratnē, ko mēs saprotam, nu, varbūt olimpiskais sporta veids, pārējie neolimpiskie sporta veidi, jā, bet notiecīgi tur, kur varētu būt dopinga kontrola. Arī jūsu sportā, cik es saprotu, varētu būt dopinga kontrolas, jā? Kā to ir? Ir. Un pēdējā Stirnabukā arī bija lika 2 vai 3 sportistiem pārbaudas. Tā ka Bet pasaules līmenī, ja mēs runājam, Mārcis pasaules pats ir. līmenī, jā, čempionātos, kurus mēs esam bijuši, tur pirmajam trīniekam ir obligātā, tur vispār pat nav runas. Un tad vēl tālākos pēc izlases vienkārši palūdza aiziet uz nodošanu. Pats Mhm. esmu redzējis, jā, kā kaut kur pirms vai pēc manis finišētājiem aiziet vienkārši palūdzu, dodamies. Jā. Ok, un tas ir labi tiešām, ka šodien ir tā iespēja man jums nedaudz izstāstīt jums kaut kādas šīs nianses, lai jūs nu, nebaidītos nevis tā kā, wow, kas tas ir, ko man tagad jādara, ņems asinis, vai tagad man kādam priekšā jāčurā nopietni, es taču, es mājās taisu durvis ar slēdzini ciet, kad esmu toaletē, ja, bet šeit man jāčurā kādu klātbūtni. Tā kā šīs nianses. Un mums ir fitness. Tad mums ir fitnesa klubs, papildus tam, ka es strādāju antropingā, es arī esmu fitnesa treneris, strādājam ar fitnesa. Šo jomu no šīs puses
es redzu, pazīstu. Un tad mums ir tur, kur nenotiek nekādas dopinga kontrolas, un sportā aizliegtas vielas tiek lietotas vienkārši citu nolūku. Ja? Ok, bet es, gatavojoties uz šo lekciju, es tad nu, jāsaprot jums. To nedaudz izskicēju, ka ir kontrolas. Tad iedomājamies svaru, mums ir Pasaules Olimpiskā kodeks, un mums ir Vieglatlētikas savienības mājaslapa, kur ir sacensību noteikumi, kur ir um, kur ir biedri juridiskie un tā tālāk. Ok, šīs ir vienāds. Pēc tam mums ir sporta likums, kas nosaka, ka visiem sporta iesaistītiem jāievēro antidopinga noteikumi. Patiesībā mums ir tie likumi, ar kuru spēku tiek pieņemtas konvencijas, bet tajā jautājumā es neiedziļināšos tiem, kam patīk tie juridiskie jautājumi, lūdzu, došu pētīt. Un tad mums ir jūsu, kā to pareizi teikt, pilnvara, kur minēja to, ka biedrība Ultrataka ir atzītas Vieglatlētikas savienības biedrs. Ja? Un, attiecīgi, jums arī jāievēro šie antidopinga noteikumi. Tāpat kā Vieglatlētikas savienība ir Starptautiskas Athletic Integrity Unit arī biedrs. Jā, un pa virsmu mēs liekam virsmu nacionālas antidopinga noteikumi. Tad visiem, kas ir iesaistīti sportā, visiem jāievēro antidopinga noteikumi. Un uzmanību jautājums. Jūs satiekat pa ceļu Homeru Simpsonu. Un kas ir dopings, mēs tiksim vēl tā kā ar to definīciju. Bet cik ir antidopinga noteikumu pārkāpumu, kas ir minēti kodeksā? Es gribētu palūgt jūs ierakstīt šo jautājumu čata sadaļā. Tātad, cik ir antidopinga noteikumu pārkāpumu? 3, 5, 10, 30. Paldies, Aneta. 11. Nu, tā kā Anete ir Ok. bijusi jau semināros, es kopēšu viņas ideju, vai ne? Viņa gan jau ka zina. Nu, varētu būt, varbūt tā šodien kļūdās. Tad, kad viņa bija semināra, varbūt bija 11, tagad jau ir 15, Vai ne? 12 Madara. Ok. Jūs zināt, ka Latloto ir viena no skatītākajiem raidījumiem par televīziju. Loms Dešuku, ok, forši, mums kaut kā veidojas labs skaitlis. Nu, varbūt kāds padomās, nu, blin, nu, pa daudz, 2 cipru skaits. Aizējām līdz vienam, vai vēl vairāk paņemam. Kāpēc tikai tāds skaits? Nu, gaidām vēl vienu atbildi, lai ir interesantāk. Tad es zinu, ka es kaut kā es jūs iekustināju. Ne, nu, protams, tie, kas tagad skrien kaut kur vecāki kangala pa mežu, viņiem, nu, diez vai tur baigi ārti izvilkt telefonu un tagad sākt. Labāk, lai nevalk satraumēsies vēl, jā. Jā, jā, mana mīļākā taka. Nu, labi, 13, 9 jau uz leju. Ok, arī labs Arčam, jā. Ok, tiešām pareizā atbildē to, ko es varētu atbildēt Homeram, ir un 12 points go to. Ok, tad 11. Tad sportistiem un sporta darbiniekiem dopings ir vai vairāk jaunības noteikumu pārkāpumi, kas ir minēti kodeksā. Kādi tad tie ir? Aizliegts vielas klātbūtne sportista paraugā. Nu, mums pietiek ar to, ka no sportista paņemt vai no urīna, vai no asins parauga. Tajā atrod aizliegto vielu. Viss. Sportistam pašam jāpierāda, kā šī viela nonākusi organismā. Tad, attiecīgi, šīs ir pirmais pārkāpums. Lietošanas vai lietošanas mēģinājums vai jebkādi citi objektīvi pierādījumi, kas varētu liecināt par to, ka sportists ir lietojis aizliegto vielu. Tas ir sportista bioloģiskā pasta, tas ir liecinieku liecība vai citi jebkādi objektīvi pierādījumi, kas varētu liecināt. Izvairīšanās vai neierašanās paraugu vākšana. Sportistu, kur uzaicina uz dopingu kontroli, viņš nedrīkst atteikties un pateikt, ziniet, man ir tur tramvajs, man tur tūlītās vilciens, mums reti kursē, ja? Bet man tur jādodas. Čalīt, nē. Tad jums jāpabeidz, vai jūs
teiksiet, ka jums jāskrien, un tagad tieši šodien ir Alfa, ir Black Friday, nu, ar tas nenostrādās, ja? Vai nu tad kopā var ar kontrolieri uz turieni. Un informāciju nesniegšana par sportistu atrašanās vietu. Tad sportisti, kas ir iekļauti pārbaudāmā sportistu reģistrā, viņi sniedz informāciju, kur viņi nakšņo un šīs pārējās nianses. Un, ja tādi sportisti neievēro šīs prasības, nu, tad attiecīgi 3 reizes 12 mēnešu laikā viņi varētu dabūt 2 gadu diskvalifikāciju. Šie 4 skar pašu sportistu, savukārt sākot ar 5. skar arī sportista atbalsta personu. Es vienkārši tādā nu, ļoti plašā terminā domāju, ka tas ir treneris, menedžeris un pārējie līdzīgi domu biedri. Tad falsifikācijas vai falsifikācijas mēģinājums, tad jebkādas darbības, kas grauj pašu dopingu kontrolu procesu. Nepatiesas informācijas sniegšana dopingu kontrolas laikā vai vienkārši izmeklēšanas laikā, pēc tam, ja notiek pārkāpums. Aizliegts vielas metodas glabāšana un izplatīšana. Ne sportists, ne treneris nedrīkst glabāt vielas, kas ir aizliegts sportā, ja tam nav medicīniskā pamatojuma. Protams, tūlīt tā teiks, ko man darīt, ja es dzīvoju mājā, kur arī ir kāds cilvēks, kuram jālieto insulīnu vai vēl, protams, tas nav nekāds pārkāpums, bet tas cilvēks lieto šo medikamentu, tāpēc, ka viņam nepieciešams to lietot. Viņam ir kaut kāds medicīniskie pierādījumi. To lietot. Pamatojums pierādījumi. Aizliegts vielas metodas ievadīšana vai ievadīšanas mēģinājums. Tad ne sportists, ne treneris nedrīkst ievadīt sportistam kaut ko aizliegtu. Un arī daktaris nedrīkst ievadīt sportistam. Tāpēc arī ir gadījumi, kad tiek diskvalificēts ne tikai sportists, bet arī medicīnas darbinieks, ārsts, treneris un tā tālāk, par to es izstāstīšu varbūt pēc viena. Klika, līdzdalība, atbalstīšana, plānošana, mudināšana, slēpšana, šīs arī tiek uzskatīts par dopingu, un tieši šī ir tā definīcija. Tātad aizliegta biedrošana. Un šeit man ir atkal neliels jautājums jums. Kā jums šķiet, vai diskvalificētais, nu, piemēram, hokejists, kas saka, jebkuras sakritības ir tikai sakritības, tagad mums visiem ir hokejs galvā, diskvalificētais hokejists, piemēram, par marihuānas lietošanu, vai viņš drīkstētu startēt jūsu sacensībās? It kā jūs esat biedrs, Starptautiskā federācija nav kodeksa parakstītājs. Alise atbilda, ka nē. Un 12 punkti aiziet Alisei. Un Tomam arī, nu, piedodiet, jums nāksies sadalīt pa 6 tagad. Jā, diskvalificētais sportists ir diskvalificēts no visiem sporta veidiem, un nekādā statusā viņš nedrīkst iesaistīties sportā. Ne kā tiesnesis, ne kā treneris, ne arī citu darbību viņš nedrīkst veikt blakus sportistam. Šeit pats interesantākais to, ka aiziet uz krogu piekdienā drīkst, bet sportiski biedroties nedrīkst. Ja jums rodās jautājumi, lūdzu juridiskajam departamentam. Es varu iedot kontaktu. Un pēdējais punkts - draudēšana, iebiedēšana vai ziņotāja ietekmēšana. Tad, ja kāds var ziņot informāciju un kad šim cilvēkam tiek draudēts, tad tas, kas draud tam, tā persona, kura draud, viņai varētu iedot normālu diskvalifikāciju. Jo tā ir arī tas viens no aspektiem par ziņotāju aizsardzību. Nu, lūk, cienījamie klausītāji, skatītāji un domu biedri, tad jūs tagad zināt, dopings. Tie ir 11 pārkāpumi, kas vienā definīcijā tiek nosaukts par dopingu. Tieši minēta kodeksa. Tagad jūs zināt vairāk. Sportistā un sportistā atbalsta personāla pienākumu un atbildību. Tas arī ir viens no aspektiem, ko nosaka kodeks, ko jums jāzina. Jo jūs zināt, noteikumu nezināšana
neatbrīvo no atbildības. Ja? Tātad uzreiz par sportistu. Sportistam vienkārši jāzina un jāievēro Anburga noteikumi. Vienkārši viegli. Un tie 11 Anburga noteikumi, tas ir tie galvenie noteikumi. Protams, viņam nav jālasa kodeks no rīta līdz vakaram. Nekādā gadījumā vēl standartus pa vidu. Nē, sportistam vienkārši jāsaprot, ka šie ir pārkāpumi. Sportistam vienmēr jābūt pieejamam dopinga kontrole. Sportists drīkst būt testēts jebkurā vietā un jebkurā laikā. Sportists ir atbildīgs par visu, ko uzņem ar pārtiku vai lietu uzturpagātinātāju. Tāpēc ir svarīgi tiešām pārbaudīt, ko jūs lietojat. Sportistam jāinformē ārstu, ka viņš ir sportists. Tik vienkārši. Tāpēc ir būtiski, ja jūs esat treneris, ja esat sportists, tiešām apmeklēt jebkādu specialistu, sakiet, ka jums nedrīkst rakstīt mildrunātu pret Covid atvesaļošanos. Come on, um, man jau gribas raudāt katru reizi, mums saņemot pozitīvas analīzes no laboratorijas par mildrunātu, un tad sportisti arī teiks šo paskaidrojumu. Neklusēt par Anburga noteikumu pārkāpumiem. Ja jūs redzat, ka jūsu sporta veida tiek pārkāpta ētika vai tiek pārkāpta ētika, labi, tas ir pišķi cits jautājums, vai tieši tiek pārkāpti vai kāds no 11 pārkāpumiem, tiem manis iepriekš minētiem Anburga noteikumu pārkāpumiem, ziņojiet par to. Sadarbojamies pārkāpuma izmeklēšanā, arī tas mēs vienmēr aicinām komunicēt ar mums, ja notiek kaut kas. Pēdējais šeit nav ielikts, ka sportistam jāatklāj sava trenera identitāte. Citu Toms to pieminēja to, ka tad, kad jūs iesniedzat savu sportistu CV, jūs vienkārši norādat ar treneru. Tā kā es vēlreiz atkārtošu šo vienu svarīgu punktu, ko nosaka kodeks. Tas ir tas saucamās stingras atbildības princips, ka sportisti ir atbildīgi par visām aizliegtajām vielām, kuras viņi lieto. Bija nodoms krāpties vai nebija nodoma krāpties, bija sasniegts vēlamais efekts vai nebija. Ir vienkārši šīs fakti. Tā kā tas ir absolūti pretstats pret, piemēram, kriminālu likumu, ir prokurors, kuram jāpierāda. Nē, šeit, diemžēl, pašam sportistam jāpierāda. Ja viņš pēc tam pasakā, ziniet, man kāds piebēra klāt. Ok, bet pierāda. Un, ja mēs runātu par sportista atbalsta personu, vēlreiz atkārtošu, tad varētu būt treneris, menedžeris, fizio, ik viens, kas strādā kopā ar sportistu un palīdz viņam. Tas pats zināt un ievērot Anburga noteikumu, sadarboties un palīdzēt sportistam dopinga kontroles laikā. Mēdz būt gadījumi, kad uzaicina uz kontroli nepilngadīgo personu, un tas sportists, viņš stāv, un viņš tā kā, es nezinu, ko darīt. Ok, tad treneris ir tas, kas viņu nomierina, saka, ok, tev ir noteiktas tiesības, tev ir, pienākums pabeigt kontroli un tādā veidā. Attiecīgi treneri izmanto savu ietekmi, lai veicinātu labas vērtības sportā. Izglīto savus audzēkņus, izglīto, un tādā ziņā izglīto nevis vienkārši iesēdina viņus piekdienas 7 vakarā Zoomā, bet vienkārši izstāsta kaut kādas būtiskas nianses, ko viņiem jāsaprot. Jo ticiet man, jūs sapratīsiet, kāpēc sportisti lieto aizliegtas vielas. Sadarboties pārkāpuma izmeklēšanā, neizmantot un neglabāt sporta aizliegtas metodas. Viss ir ļoti, ļoti skaidrs. Un mēs jau būtībā ar jums jau izrunājam 3 jautājumus no tā klāsta, kas man bija pieminēt pašā sākumā. Sakiet, lūdzu, vai ir kaut kāds jautājums par iepriekš manis izrunāto, vai varbūt kaut kas jums neskaidrs? Es aicinātu tagad tāda maza nianse. Tiešām šeit nav pareizi un nepareizi jautājumu. Jo čatā pagaidām neviens vēl nav neko ierakstījis, bet es arī aicināšu droši jau pat tēmu laikā, droši, ja pa kaut ko tieši to konkrēto lietu kaut kas jums ir vaicājams, tad droši jau rakstiet čatiņā iekšā. Tā, kur parādījās, ko darīt, ja diskvalificēts sportists ierodās uz koptreniņu. Respektīvi, ko darīt mums pārējiem sportistiem? Jā, šis ir ļoti labs jautājums.
Protams, arī jāsaprot, ka diskvalificētais sportists, viņš arī apzinās to, ka viņš nedrīkst sportiski biedroties. Viņš jau nedaudz pārkāpj savas, nu, es varbūt salīdzinātu, cilvēkam atņem tiesības braukt pie mašīnas, bet viņš ņem un stēžās. Un pārējie varbūt ir gadījums, kad nezina, un pārējie varbūt zina, ka viņam nav tiesību, un tad aizbraucam taču pēc šmīgas uz tuvāko veikalu, taču nu nekas ne. Un attiecīgi, nu var pieklājīgi palūkt, varbūt tādā vienā sarunā, ka, zini, tu vari, jo, ja tas kļūs zināms, kļūs zināms, tad informēs, vai pārējie sportisti to zināja. Un tur jau mūsu jurists jau rakstīs virkne vēstuļu gan federācijai, gan sporta klubām, gan arī tam iesaistītām personām. Un tad tur būs, nu, pamatīga skaidrošana. Tā kā labāk, ja jūs to zināt, mēģināt kaut kā izvairīties, kaut kā nepieļaut. Nu, tie ir tie vienkārši, ka tam cilvēkam jāreic to. Bet ir gadījums, kad sportists drīkst atgriezties sportā, un viņam pat ir pagaidām ir diskvalifikācija. Ja? Tad, piemēram, tas ir tad, kad viņam diskvalifikācija pojas beigām. Tātad mildrināts, kas aptiekā ir nopirkams dopings vai ne, jo to es biju kādu laiku atpakaļ lietojis mildrināts aizliegto vielu sarakstā. Par mildrinātu man būs atsevišķi stāsts, jo man stāstot par mildrinātu man jau sāk raustīties valoda un acs. Acu Tāpēc, plakstiņi jau, ja? jā, man jau šīs ir, un pie tām vienkārši pēc iepriekšējas pieredzes tā pamazām 5 gadus strādāju kā medicīnas pārstāvis. Pirms 6 gadiem es vēl biju tajā pusē, kurā zina, kāpēc doktori mūs raksta to, ko raksta. Es nezinu, varbūt kāds mani klausās no speciālistiem, tad varam viens otram pasmaidīt. Bet par Ļoti Milnātu labi. man būs Tātad pie tas. Mildrināta vēl nonāksim. Jā, jā, jā. Jo tas visdrīzāk, kā mums kā latvietim ir, zin kā Jā, sviestmaize brokastīs, tāpēc tā tēma tieši ir tā. vērts viņu izrunāt Tas taču padziļinātāk, jā. mūsējais, mēs viņu aizstāvēsim, ja? Viņi Bet tad, taču kad lietos ražojami. citi, nu tad viņi taču lieto dopingu. Bet mēs taču mildrāt drīkstam lietot, nu nestāstiet mums, ka tas ir dopings, ja? Es tad šeit, es speciāli nedaudz provocēju jūs, jo tas citādi nevar rezonēt, ja? Ok, paldies par minūti, mēs runāsim, kad runāsim par aizliegtām vielām. Super. Super. Jā. Ok, virzamies tālāk. Nu, kā sastāv šo aizliegto vielu metožu sarakstu? Nevis aizliegto vielu sarakstu, pardon, bet kopēji šie antidopingu stāsti. Tad mums ir pasaules olimpiskā kodeks. Ok, ar to tikām skaidrā. Tur ir, ja jums nenāk miegs, lūdzu atveram 100 pāri lapas. Ir tulkos latviešu valodā, pēdējā versijā. Perfekti. Bet vēl ir tādi 8 starptautiskie standarti, kas nedaudz smalkāk regulē katru jomu. Kā jūs redzat, ir aizliegto vielu saraksts, angliski saucas prohibited list, ir testēšanas un izmeklēšanas starptautiskais standarts, kas pasaka par to, kuru sportistu drīkst un kā testēt, no kurā vecuma drīkst testēt. Ir atsevišķi standarts par izglītību, labajā pusē jūs redzat par code compliance un datu aizsardzību, nē, tur bija par laboratorijām. Jā, par laboratorijām atsevišķi standarts. Kur mēs varam testēt paraugu? Vai mēs sūtīsim uz Gulbija laboratoriju, vai mēs sūtīsim uz centrālu laboratoriju? Kā jums šķiet? Kur laboratoriju mēs izmantojam? Vai kopā ar Covid paraugiem analizējam? Centrālo ārķa. Pareizi atbilde ir to, ka mēs izmantojam Dresdenes laboratoriju. Neviena Latvija nav akreditēta veikt šīs dopinga analīzes, un pasaulē ir tikai ap 35 akreditētām laboratorijām. Ja? Tuvāk pie mums vai nu Somijā, vai Helsinkī, vai nu Polijā, bet viss cenas ziņā izdevīgāk mums ir Vācija.
Tad atsevišķi standarts par terapeitiskām atļaujām. Ja sportists saslima, ko viņam darīt? Ja? Rezultātu pārvaldība, tad šeit ir aprakstīts, kā notiek rezultātu lietas izskatīšana. Un viss, un man atsevišķi standarts par izskatīšanu, viņš mazāk interesējuši. Ok, pardon, jā. Virzoties tālāk, tad nedaudz atcerieties tos svarus, kurus es nedaudz iezīmēju, kur ir kodeks, kur ir tas, kur ir Vieglietīkas savienība un zem kuras esat biedrs. Tad šeit vēl nedaudz sarežģītāk, vai vienkārši jums saprast to pasaules antidopinga hierarhiju. Tad mums ir pasaules antidopinga kodeks, ko uztur pasaules antidopinga aģentūra. Tātad, un kodeksa parakstītāji, kā jūs redzat, labajā, kreisajā pusē ir IOC, IPC, IF. Tas ir Starptautiskā olimpiskā komiteja, Paralimpiskā komiteja un Starptautiskās federācija. Attiecīgi, labajā pusē ir government, jā, tad mūsu Latvijas gadījumā kodeksu parakstīja gan izglītības zinātnes ministrijā, gan arī veselības ministrijā. Zem starptautiskām ir Nacionālās olimpiskās komitejas, Nacionālās federācijas un Paralimpiskā. Un blakus, kā jūs redzat, NADO, tas ir National Antidoping Agency, mēs esam Latvijas Antidopinga birojas. Un RADO, tas ir, reģionālais, tas ir kādās Karību salās vai tur, kur nav tas iespēju kaut ko vairāk. Un attiecīgi ir zem tā visa, ir sportisti un tas franču vārds entourage, jeb, tie visi, kas ir apkārt sportistu vīka. Lūk, tā kā atsevišķi mums ir sporta arbitrāža tiesa un laboratorijas. Ceru, ka šo es tiešām man sanāca jums izskaidrot, jo tas nav vienkārši jautājums. Parasti es šo slaidu nelieku, bet ir tā, ka šodien taču piekdiena, vakars, manuprāt, hokejs, jā, ievai, tūlīt iet, jums taču nav ko darīt. Nē, tiešām virzamies ļoti ātri. Kāpēc sportisti lieto dopingu? Ir sacensību motīvi, ir skaidrs, bet ir pārkāpumi. Bet es gribētu jums piedāvāt vienkārši vienu to, ko redzam mēs ikdienā. Tā ir nezināšana un nejaušība, vai ka sportists nezināja, kāpēc šī viela nonākusi organismā, vai kā vispār viņa kā, kā vispār tā noticis, ja? Vai tas būtu slēpotājs gadījums, vienkārši dakteris iedeva, vai sportists, kas nopirka nevis uzturbagātnē, bet medikamentu savā dzimtenē Zviedrijā, kur attiecīgi šīs medikaments Amerikā satur aizliegto vielu. Kjārlings un mildrunāt, šīs ir vienkārši cits stāsts. Kā to, ka sports tas nav tikai par uzvarām vai zaudējumiem, un to jūs tagad zinat vairāk un plašāk, tad ir tie pārkāpumi. Tad vispār ir svarīga šī antidopinga sistēma, jo tas palīdz mums saglabāt sporta patieso būtību, sporta patieso vērtību, sportisko garu. Attiecīgi mēs aizsargājam viena sportista tiesības piedalīties sportā, kura netiek lietots aizliegts vielas. Tad viņš zina, ka viņš uzvarēja vai zaudēja godīgā veidā un nekas cits neietekmē to rezultātu. Ja jums arī ir pārliecība par to, ka jūs noskrējāt to gonku, jūs palikat ceturtais, bet es paliku ceturtais. Varbūt kaut ko man vajadzēja vēl bišķiņ citīgāk patrenēties, nevis dēļ tā, ka tie trīs kaut ko nesapratām un lietoja, un tāpēc viņi arī trīs uzvarēja, un jums nav ko. Tāpēc sporta vērtībām man būs atsevišķi beigās stāsts, un tiešām efektīvāk un ātrāk pabeigt stāstu. Bet tas ir tas, ko es aicinu jūs piedomāt, definēt jūsu vērtības, sporta vērtības, jo tas palīdz arī, varbūt jums arī saņemt finansējumu papildus. Pēc ne, kad jūs zināt, ka jūs aizstāvāt šīs svarīgas lietas sportā. Ko? Aizliegto vielu metožu saraksts. Tad šīs aizliegto vielu metožu saraksts atjaunojas katru gadu un stājās spēkā ar 1. janvāri, bet viņš tiek publicēts, manuprāt, līdz 1. oktobrim.
pēdējais datums ir 1. oktobris, kad viņš tiek publicēts tas, kas tā spēkā pirmdien. Jebkas tajā sarakstā nav. Uzturbagātinātāji tajā sarakstā nav. Un ir noteikti kritēriji, kas liek to, ka šī viela būs aizliegta vielu sarakstā. Tad viņa vai nu uzlabos sportisko sniegumu, vai nu apdraud veselību, vai nu pretrunā kodeksa ievada minēto sportisko garu, vai nu maskē citu vielu klātbūtni paraugu. Tik vienkārši. Un šīs sportiskais gars jēdziens ir tiešām tāds filozofisks, kas attiecīgi gan ētika, godīga spēle, snieguma izcilība un tā. Nu ko, ja mēs paskatāmies par testēšanu, tāpēc man bija svarīgi dzirdēt to, ka jūs zinat, ka jums notiek testēšana, jūsu sporta veida, bet interesanti, ka 22. gadā pēdējais klients testēšanas pārskats, tas statistikas pārskats Pasaules Olimpiskajai aģentūrai, ka jūsu sporta veids es neatradu. Es mēģināju skatīties trail running, es mēģināju mountain running un tā tālāk, bet nav, diemžēl. Tāpēc es paņēmu varbūt tuvāko, jo bija, starp citu, orientēšana ir, ja, kā atsevišķs sporta veids. Jūs, diemžēl, neatradu, bet es aicinātu skatīties uz atlētiku, nu, es domāju, vieglatlētiku. Tādā veidā jūs redzat, ka to testu skaits tika veikts ir milzīgs. Tas ir, atceramies, 22. gads. Mēs pagaidām vēl dzīvojam kaut kādās Covid paliekas, tāpēc tur ir tas diezgan jautrs. Bet man vienmēr patīk skatīties konkrētāk un smalkāk. Un šeit es gribētu atkal piedāvāt, ja mēs paņemam visu vieglatlētiku, un tur pēc tam tiek apvienots no 298 pozitīviem paraugiem, kas tad lielākoties atrod. Un kā jūs redzat, ka, protams, lielākā daļa tie būs anaboliskie steroīdi, pēc tam aizies peptīdu hormonu un augšanas faktori, pirmajā vieta ir eritropoietīns, pēc tam mēs paņemsim S4 klase, kur izņemot mildrunātu, nākamais ir tamoksifens. Es nezinu, vai tik daudz sportistu slimo ar krūts vēzi, ka viņiem jālieto šo medikamentu. Protams, varbūt viņam arī ir citas indikācijas. Un S6 ir, pirmajā vieta ir metilfenidāts, jeb brenda nosaukums ir Ritalīns, medikaments, ko lieto saucam HD. Nu, tas paaugstinātas uzmanības deficīta ārstē. Tā viņš to saucās. Nu, lūk, šie ir tie, kas ir minēti vairāk vieglatlētikai. Bet kopumā pasaulē pati statistika vien ir, ka pirmajā vietā, būs anaboliskie steroīdi, diurētiķi, stimulējušās vielas, hormonu vielmaiņas modulātori, tad mildrunāts, tamoksifens priekšā. Bet kāpēc jūs redzat savā bildē nevis kaut kādas tabletes, bet jūs redzat uzturbagātinātājs, jo daudz šīs vielas atrodas uzturbagātinātājā kā piesārņot produktu, tāpēc šeit jābūt uzmanībai. Un tāpēc par uzturbagātinātājiem man būs atsevišķi slaidi. Tad kā sastāv šīs aizliegto vielu metožu saraksts? Tad ir vielas, kas ir aizliegts vienmēr. Sportisti nedrīkst tos lietot ne sacensību laikā, ne ārpus tā. Tad tie ir gan neapstiprinātas vielas, ko vienkārši izmanto veterinārajā medicīnā, vēl pētījuma stadijās un tā tālāk. Ir anaboliskie līdzekļi. Tātad, nu šeit ir skaidrs. Peptīdu hormoni, beta-2 agonisti, jā, tie ir astmas medikamenti, hormonu vielmaiņas modulātori, diurētiķi un metodes, asins pārvēršana. Ir tikai sacensību laikā aizliegts vielas. Tātad sportists, piedaloties viņam, piemēram, rīt vai parīt maratonā, viņa paraugā arī analizēs, testējot viņu sacensībās, viņu paraugā, viņu arī paraugu analizēs uz stimulējušām vielām, narkotikam. Tā kā lūdzu, nu, es neiesaku pīpēt marihuānu pirms starta.
Glikokortikoīdi, tie ir medikamenti, ko vairāk, protams, lieto medicīna, bet mēdz arī, ja sportists, piemēram, lietotu viņu tagad, ir vēl varētu būt ok. Ja perorāli lieto, vēl būtu zem jautājuma, bet ir veidi, ko tiks lietot. Un noteikti sporta veidi tādi kā loka šaušana, šaušana, nipšana, tramplīna lēkšana, motosports, minigolfs, tad tur ir aizliegts betafols. Nu, ko, ja mēs vēl paskatāmies nedaudz no citu skatu punkta, tad tādas vielas kā kokaīns, heroīns, marihuāna un ekstazi ir izdalīta atsevišķa vielu klase kā ļaunprātīgas lietotas vielas. Un, ja agrāk sportisti varēja dabūt par marihuānu 2 gadus, tad, vai par kokaīnu pareizāk 2 gadus, tagad var dabūt no 3 līdz 6 mēnešiem. Ja piekrīti iet rehabilitāciju, var pierādīt, tad vienkārši 1 mēnesis reāli var lietot. Nu ko, anaboliskie steroīdi. Tad, ko es gribētu šeit pateikt? Es neiedziļināšos tiešām, nu nav mums laika malki izrunāt, varbūt runāt par blaknēm, par bodybuildingu un tā tālāk. Nē. Bet es gribu pat vienu tikai piemēru jums pieminēt. Tas ir tas saucamais krēms Trofederm. Jūs varat viņu nopirkt Amazonā. Krēms trofedermīns sastāv arī klostabolu, tādu aktīvu vielu. Itālijā viņš pardodas ar recepti, un man runājot ar itāļu kolēģi, protams, viņiem ir tāpat kā milonāts, viņiem šīs krēms un gadījumi ir vairāki, un tad sportisti mēģina pierādīt to, ka viņi šo krēmu ir smērējuši savam sunim, kaķim, bērnam, draugam un tā tālāk, viņš ir pozitīvs. Protams, vienalga sportists dabū savu disloku. Un uzturbagātinātāji, sārmi un pārējie, ko jūs varat nopirkt ar ļoti labu mārketinga trikiem. Tom jūs tieši meklējat mārketinga speciālistu. Nu, kur vajag dabūt cilvēku, kas līdzīgi strādā tur mārketingā, ja? Agresīvs mārketings ar foršām bildēm noteikti ir rezultāts. Ātri virzamies, beta-2 agonismi, astmas medikamenti. Un šeit ir izņēmumi. Tad tādi medikamenti, 4, kā salbutamols, formeterols, salmeterols un bilanterols, viņi ir atļauti lietošanā, ja viņi tiek lietoti noteiktā devā. Un tā ir terapeitiskā deva. Tad nepārsniedzot šo devu, nav pierādījumi, ka tas var dot sportisko ieguvumu. Un attiecīgi tas neskaitās dopings. Jāatcerās, ka šos medikamentos drīkst lietot inhalācijā, tabletes nē, un arī šķidrumā. Viss, tas ir fakts. Hormonu vielmaiņas modulātori tur, kur mūsu mildrunāts. Vienkārši tā ir klase, zem kuras vēl atrodas zemklases, ja, bet es pieminēšu mildrunātu. Un šeit jūs redzat mūsu pēdīgo statistiku, un pēdējā gadā mums arī bija 4 gadījumi, un tas bija vienkārši wow, nopietni. Un vēl iepriekšējā Covid laikā, nu, tad tur arī tas nospēlē. Tad kas ar mildrunātu? Mildrunāts savā klasē atrodas 1. vietā. 22. gadā ar 70 pozitīviem gadījumiem. Kas ar mildrunātu? Mildrunāts atbilst vairākiem iekļaušanas kritērijiem, tāpēc viņš ir aizsargāts. Bet jāatcerās vienu, ja mēs runājam no zinātniski pamatotas medicīnas viedokļa, mildrunāts nav neviena pētījuma par mildrunāta ietekmi uz sportista sirdi vai muskuļiem, kā arī nav neviena pētījuma veselu cilvēku populāciju. Ir kaut ja mani kāds klausās Grindeksa pārstāvis, to droši iesaistamies sarunā. Ja tie pētījumi, kas ir publicēti 12 budisti, 15 cīkstoņi un tā tālāk, nu, viņi nav neatbilst tiem zinātniskiem kritērijiem, lai mēs varētu secināt, kā zinātniski pamati. Tas nozīmē, ka vienkārši nav
pamati viņu lietot sportā. Ja mēs runājam no šī skatu punkta. Viņiem ir potenciāls to izdarīt, bet, ja mēs runājam no pētījuma aspekta, tad viņi līdz ar to vienkārši mildrunātu atstājam tam, kam viņš ir domāts, pacientiem ar sirds mazspēju. Un tas, kas ir minēts zaļo apraksta, darba spēju uzlabošana, darba spēju uzlabošana arī var dzert, ja? vai iedzert kafiju vai tēju. Tā kā lūdzu, nemēģinam attaisnot mildrunātu, nemēģinam viņu lietot. Un, ja bija tas jautājums par aptiekā bezreceptūras devu, jā, bezreceptūras deva ir 250, bet ar receptīvu jums jābūt, jūs varat nopirkt 500. Bet es pieļauju to, ka visi mācījās skolā un 250, paņemot divas tabletes 250, tas veido 500. Tik vien, bet tāpēc, lūdzu, mildrunātu, esam uzmanīgi. Arī ārzemēs viņš varētu būt zem dažādiem nosaukumiem, kā jūs redzējāt. Tur bija nosaukumi gan donium, gan vazonāts, gan trizipīns. Tāpēc atstājam mildrunātu, kam viņš ir domā. Šeit man bija bilde ar ceļmalu lapu un kaut kādu hipotētisko saslimšanu, kā galva sāpes. Ceļmalāpa forši derēs sasitumiem, nobrazumiem, bet viņa diez vai palīdzēs pēc galvas sāpēm. Tā kā tā. Vai ir kaut kas vēl diskutējams par mildrunātu un par iepriekš izrunātām vielām, vielu klasēm? Ja kādam ir tas baisņas par to, ka lietoju mildrunātu un es tiešām skrēju tā, ka man neviens, tas ir ļoti labi. Atceramies, cik mūsu sabiedrība ir placebo efekts. Ja? To jūs zināt. Ok, virzamies tālāk par diurētiskiem līdzekļiem. Šeit laikam nav ko jāpiemina. Šeit tiešām tie medikamenti, ko lieto sirds slimnieki vai lieto kaut kāda ārkārtas medicīna, kāds trombicīns, tā tālāk, tie ir aizliegti. Ja mēs runājam par metodām, tad ir aizliegts jebkādas manipulācijas ar asinim, asins pārliešanas vai citas manipulācijas, skābekļa piesaista un transportēšana. Gēnu šunu dopingu, ja nav neviena gadījuma. Un aizliegts jebkādas injekcijas, kas pārsniedz 100 ml laikā, ja tam nav medicīna. Ja nav veiktas medicīnas iestāde ar kādu pamatu. Tā, es skatos, paskastīte iekrita antidopingu ievaddaļa. Rīt hoķis. Piedodiet, jā, es kaut ko pašam man pasakot to, es pats atcerējos, ka rīt hoķis. Jā, paldies, Arčum. Ko, šeit ir, jūs redzat priecīgu amerikāņu peldētāju, kas dabūja 14 mēnešu diskvalifikāciju par to, ka aizējot kaut kādā vietā, viņš saņem vitamīnu, kā viņš raksta, intravenozu vitamīnu injekciju. Ja? Un, attiecīgi, šī ir aizliegta metode. Vai viņš to ir veicis medicīnas klīnikā, pēc bildes diez vai tā ir mūsu gaļas zaru uzņemšanas nodaļa. Un tādā veidā viņš arī, manuprāt, viņš arī pat nebūtu ticis līdz olimpiskajām spēlēm. Bet labi, ka viņi tika pārcelt. Karsti pājās. Ko, par vielām, kas ir aizliegts tikai sacensību laikā. Tad sacensību laiks arī kodeksa izpratnē ir nedaudz kaut kas citādāk. Tas nevis starta moments un finiša moments, bet tā ir sākas sacensības iepriekšējā dienā 23:59. Tā kā, ja, piemēram, jūs aizbrauksiet uz sacensībām un jūs zinat, ka jums plānojas starts kaut kur 12. dienā,
Un vienos naktī kāds pieklāvēja pie jūsu durvīm viesnīcā un uzaicināja uz dopingu kontroli. Tad šīs jau ir sacensību laikā veikta dopinga kontrole. Tātad aizliegts sacensību laikā ir bezrecepšu medikamenti, tādi saaugstēšanas medikamenti, kas satur efedrīnu. Esam ļoti uzmanīgi lietojot šādus medikamentus. Kinga Fort. Medikaments, kas viena no indikācijām ir hemorīdu ārstēšana, bet savā sastāvā satur heptaminolu, kuram attiecīgi ir tāda stimulējoša iedarbība, ja interesē atveram zāļu apriti. Un, jā, kāpēc es to stāstu? Pat ārstējot tādu delikātu problēmu, var nedaudz iebraukt arī diskvalifikācijā. Tāpēc tiešām zinām, ko jūs lietojat. Un kā cits piemērs ir gerāniju meļa, kas ir vienkārši pseidonīms, bet būtībā ir 1,3-dimetilsolamīns, kas vienkārši neeksistē un ir uzturbagātinātājs sintēzēta viela. Ar šo gadu sacensību laikā ir aizliegts tramadols. Tā kā medikamenti, ko lieto tiešām spēcīgas pretsāpju medikaments, un janvārī mums bija webinārs par šo tēmu, tāpēc es aicinu piesakot mums. Mēs mēdzam taisīt webinārus par aktuālu tēmu, kur tiešām arī sporta ārsts padalās no šīs pieredzes. Dr. Kalpa padalījās ar to, ka ārzemēs šīs medikaments tika lietots kā parastais mūsu ibumetins. Aizliegts sacensību laikā arī smēķēt marihuānu un lietot jebkādus sintētiskus vai dabīgus kanabinoīdus, bet ir atļauts CBD. Atcerieties arī vienu aspektu, ko, ka CBD mēdz būt piesārņots. Tāpēc apakšā jūs redzat bildi no Čehijas, kur es biju kaut kādu laiciņu atpakaļ, un es biju pārsteigts, ka tur šī viela ir legalizēta. Ja? Tāpēc apmeklējot suvenīru veikalu, vienkārši nesajauciet. Kas vēl ir tāds pamācošs no šīs bildes? Ja jūs aizbrauksiet ar jaunajiem sportistiem, kuri beidzot tika ārpus Rīgas, ārpus mammas, ārpus tēta, kas pieskata visu laiku, kad ir tādi brīnumi tur pārdota. Bet atcerieties, tas nenozīmē, ja tur tas ir atļauts, ka tas ir atļauts tur sportā. Nē, tas ir aizliegts sportā vienādi visās valstīs. Un glikokortikoīdi ir vienkārši medikamenti, kas ir atļauti, ja mēs viņus lietojam inhalācijā, deguna aerozola, acu pilienos, ziedos un krēmos. Tā kā tur viņi visi ir atļauti. Varbūt arī tomēr tevim mēs varam vienoties, un es labprāt iedotu jums. Man ir tādas mazas kartiņas no abām pusēm, kur ir minēts aizliegto vielu un metožu saraksts ar biežākiem piemēriem un biežākās saslimšanas, ko drīkst, ko nedrīkst lietot sportisti. Tik vienkārši. Tāpēc, ja ir iespējams, mēs varam kaut kur saskatīties, un es vienkārši iedošu, cik vajag jums kartiņu. 250, 300, 400, 500. Jā, un jūs varat padalīt saviem sportistiem. Maza kartiņa, kurai jābūt jebkurā sportista summā, var paglābt sportistu. Kur pārbaudīt? Atcerieties, es pašā sākumā minēju, kā tad visu to lielo sarakstu ar kaut kādiem 4,5 vielu ielikt savā galvā. Tik vienkārši. Jāzina, kur pārbaudīt. Ir Global Draw mājaslapā, kur jūs varat meklēt arī pēc brenda nosaukuma. Kā jūs zināt, jūs varat izvēlēties jebkuru valsti, Angliju, Kanādu vai Austrāliju. Šis aizliegto vielu saraksts vienāds. Tajās valstīs arī var pārbaudīt no tādā valstī nopirkt brenda medikamentu, jā, jo terapiju mēdz arī atšķirties. Vai es aicinātu jūs izmantot Latvijas valsts zāļu reģistru
atzīmēt informāciju par lietošanu sportā. Un vienkārši jūs skatāt papildus informāciju, un tad šeit, kā piemēram, kā glikokortikoīdu inhalējumu, ja, man sanāca arī paslimot šajā ziemā, un man gan lor, gan diezgan pamatīgi man sanāca dažus mēnešus palietot deguna aerozolu, kas sastāv glikokortikoīdu. Tas ir atļauts. Piemēram, šeit paņemts kaut kāds sporta veids, piemēram, golfs, un, kā jūs redzat, kaut kāds beta blokators, un tas arī ir atļauts. Vai šeit ir minēts S7 ir tramadols, kā jūs redzat, ārpus tramadolu drīkst lietot, sacensību laikā to gan nedrīkst lietot. Es gribētu, protams, iedot jums nelielu uzdevumu, bet es ceru, ka mēs varam vienoties pie viena aspekta, ka beigās pēc šīs lekcijas atversiet zaļu valsts reģistru un mēģināsiet pārbaudīt jebkuru medikamentu, kas jums ir mājas aptiecē. Paskatieties, kas būs atļauts, aizliegts, nebūs informācija. Tā kā tiešām aicinu šādu aktivitāti. Runājot par šo punktu, arī tiek noteikts kodeksā, ka sportistiem jāizglīto, kāda varētu būt diskvalifikācija par pārkāpumiem. Šeit vienkārši var galvu salauzt, lai saprastu šo gan slaidu, gan arī saprastu to būtību. Bet ir viens aspekts, ka ir vielas, kur automātiski sportistam būs 4 gadi. Tas ir mildrs. Anaboliskie steroīdi, eritropoetīns un citas. Un mazāk saņem sportisti par medikamentiem, kurus varēs sportisti lietot medicīnas nolūkos. Tas ir tas saucamās īpašas vielas. Tad sportists šo īpašo vielu varēja lietot, tad, ja tas varēja būt kaut kādām medikamentiem. Ja? Un, protams, ja sportists sadarbojas, ja viņš paskaidrojums tālāk, tur sportists tiešām var krāt tos sociālus un saņemt mazāko diskrimināciju. Un jāatcerās arī vienu aspektu. Jebkurš pārkāpums atstāja ietekmi uz tiem, kas visu laiku atbalsta sportistu. Ģimeni, draugu, komandas biedriem, sponsoriem. Un, ja jums jāsaņem naudu vēl no pašvaldības, reputācija, sportista CV. Diez vai tādu gribās sev ierakstu gan savā sporta veidā, savā sporta klubā, gan arī vienkārši valsts reputācija vēl kārtīgi reizi. Un mentāla veselība, kuram sportistam, kas nāk ar šo procesu, diezgan tiek ietekmēta. Aptauja par nākotnes tēmām, ok, tas ir forši. Nu ko? Par terapeitiskas lietošanas atļauju. Tad jebkurš sportists, protams, var sasniegt. Tas nav problēma. Bet viņam jāpiesakās terapeitiskas lietošanas atļauju. Tad nacionāla līmeņa sportistiem terapeitisko atļauju izsniedzam mēs, un to izsniedz sporta ārstu konsīlijs. Ja, un izsniedzam mēs, visderīga sportists var lietot. Savukārt starptautiskā līmeņa sportistam viņam jāpiesakās savā starptautiskā federācijā vai vispār jāsaprot, ja viņam jādodas uz kaut kādu čempionātu, tad kur viņam jāpiesakās. Ir gadījumi, kad viņam jāpiesakās pie mums, starptautiskā federācija atzīst. Pirms Olimpiskajām spēlēm tur vēl smalkāk, atļaujai jābūt vienam mēnesim pirms, jau derīgai, un tad tur daudz smalkāk. Par uztura bagātinātājiem es minēju, ka mēs runāsim par šo tēmu. Un kaut ko es neesmu sen redzējis jūsu rociņā. Es palūkšu pacelt rokas, skatos 29 dalībnieki, ieskaitot mani.
Uh, pacelt rokas tiem, kuri lieto uzturpagātinātāju. Tie varētu būt vitamīni, tie varētu būt, nu, jūs paši zinat, nav man jāstāsta. Jā. O, oj, 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 oj. Tātad beigās cilvēki vai nu jau atslēgušies, vai nu vienkārši, uh, Vēl nu, kā jūs skrienam, redzat? viss kārtībā. Mums ir garie treniņi reizēm piekdienā. Jā, jums patīk sevi mocīt, ja? Nu, jā, paldies, var nolaist rokas. Tad šīs jautājums ir aktuāls. Atcerieties, lūdzu, 4 lietiņas par uzturu bagātinātāju. Tātad par uzturu bagātinātājiem runājot, nav garantijas, ka tie nav piesārņoti. Līdz ar to var izraisīt gan blaknes, gan pozitīvu dopinga gadījumu. Tik vienkārši. Piesārņojumu, pozitīvu dopinga gadījumu un arī blaknes. Un ja jūs jūtat, ka jūs lietojat kaut kādu uzturu bagātinātāju, kaut kas tur nav rītīgi, dušu vai ne kaut kādas citas pausmes, nu, bija jāizdomā. Tāpēc es aicinātu jūs tiešām skatīties kritiski un neuzķerties visādiem mārketinga atkal saukļiem. Tas tev palīdz ātri uzaudzēt muskuļus vai zaudēt svaru. Tas ir doping free, tas ir sastāv tikai no dabīgām izaivielām, kur ir vispār eco-friendly un tā tālāk. To apstiprinājusi Latvijas antidopinga aģentūra un tā tālāk. Mums arī rakstīja viens uzturbagātinātāja ražotājs un teica, jūs varat mums pateikt to, ka iedot jūsu labelu, ka viņš ir tīrs. Ja? Protams, neko tādu mēs nedaram. Un par uzturu bagātinātājiem Latvijā atbild pārtikas veterinārais dienas. Un šeit ir viena bilde no vienas laboratorijas, kurā man sanāca pabūt, un viņi arī analizē uzturu bagātinātājus, un kā jūs redzat, ir visādas tādas arī foršas krāsainas buņģiņas, un vienlaikus jāatcerās to, ka uz etiķetes mēdz norādīt to saucamo pseidonīmu, jeb citu nosaukumu, kas vispār ir izdomāts ķīmiskam nosaukumam. Piemēram, bitter melon vai bitter orange. Patiesībā tas ir oktapamīns vai oksilofrīns. Bet liekas, nu, bitter melon, nu, rūgtā melona, ja? Forši varētu lietot, bet patiesībā tas ir vienkārši ir kārtējs triks. Arī Latvijā bija gadījumi, kad vajadzēja būt tribuļu ekstraktam, bet bija atrasts testosterons vai uzturu bagātinātāju, kā es saku, kas vairāk man atgādina kaut kādu veļas reklāmu. Jā, viņam arī vajadzēja būt komiforas veķi, bet patiesībā arī bija gan testosterons, gan progesterons. Tāpēc esam uzmanīgi kaut ko sūtot. Un šeit es arī ieliku vienu pasenu pētījumu, bet, manuprāt, viņš joprojām varētu būt aktuāls. To, ka nav, ja mēs atkal skatāmies no zinātniskā aspekta, ka nav pietiekami informācijas par uzturu bagātinātāju priekšrocībām vai kaitēm. Tā kā atkal saucamais food first approach, tad ēdiens vispirms, tas ir tas pamats, ko mēs varam informēt. Un meklēt, tagad ir pietiekoši daudz speciālistu arī Latvijā, kas specializējas sporta uzturā. Sakārtojam šo jautājumu un tikai tad ķeramies klāt pie, jā, tas ir nepieciešams, pie šīs. Tāpēc mūsu kāds ieteikums. Ja jūsu paceltā roka simbolizē par uzturu bagātinātāju, es aicinu jūs paskatīties, vai jūsu konkrētais uzturu bagātinātājs ir reģistrēts pārtikas veterinārijā dienestā. Mēs vienmēr iesakām, vienmēr fotografēt, atstājiet buļģiņu, atstājiet to čeku un tā tālāk, lai varētu pierādīt. Pameklējiet, izdariet visu iespējamo, lai tiešām pārbaudītu, vai šīs uzturpagātinātais nav netika piesārņots vai kaut kur neparādās kaut kādos formos.
ka tur ir kaut kāda aizliegtā substance. Ir laboratorijas, kas pārbauda uzturu bagātinātājus, bet pat viņi nedos 100% garantiju. Jā, tad var paskatīties, varbūt būtu kāds šīs certifikāts, vai viņu mājaslapā noteiktas pārties numurs, noteiktas uzturu bagātinātais, bet atkal atceramies, ka to stingru atbildību sportists pats ir atbildīgs par to pārtiku vai lietu. Šeit es gribētu vienkārši parādīt tādas bildes. Es, kā sapratu, manī klausās tomēr tā auditorija pāri tam vecuma posmam, es atpazīšu šo personu, tas ir Justin Bieber. Nejautājiet man, lai es kaut ko uzdziedātu, tas man neizdosies. Kā jūs redzat, viena bilde, ko mēs uztaisām, un otru bildi, kas palīdz mums uztaisīt aplikāciju. Paldies! Nu, kurš atpazīst šo slavenību? Normāli, ne? Beidzot, normāls kostīms. Bet, kā jūs zināt, noteikti, ka šo, protams, bildi uzģenerē mākslīgais intelekts, ja? Ka šī bilde nav, ir fake, deepfake, jā, un tāpēc aicinātu jūs domāt kritiskāk. Un tiešām visu informāciju, kas saistīta ar uzturu bagātinātājiem, kritiskāk. Kā ir Latvijā veikalos pirktiem uzturu bagātinātājiem, kas ir viena produkcijas sastāvs, D vitamīns, Q10 BCA, vai varbūt riska ir, kas iekšā un vispār nav uzrādīts? Protams, neviens jums nevar dot 100% garantiju. Un neviens neanalizē. Uzturu bagātinātais, tas tirgotais vienkārši samaksā 200 eiro, reģistrē uzturu bagātinātāju un viss. Neviens nezina, vai tiešām tas sastāv. Ir tas sastāv. Un pats briesmīgākais zināt to, ka tur nekā nav. Jā, un es vienkārši atkal tajā laika trūkuma dēļ, bet es mēdzu prezentācijā likt tos pētījumus, kas parāda to, ka pat analizēt šos uzturu bagātinātāju, viņi vienkārši piesakņot ar sporta aizliegtām vielām, piemēram, labi, svara samazināšanai varētu būt ibutramīns, stimulējošā viela vai antidepresanti. Ok, tie nav aizliegti. Jā, bet attiecīgi ir piesārņojums. Ja mēs runātu par kaut kādu uzturu bagātinātāju, kas varētu veicināt seksualitāti vīrietim, tad tur iekšā būs Viagra, kas nebūs norādīta uz etiķetes. Tas pats arī par masas palielināšanu, uzturu bagātinātājiem arī testosterons, progesterons vai aromatās inhibitori. Mēdz, un, kā es parādīju, arī tie gadījumi bija. Arī mums bija gadījums, tūlīt Tomas, es atbildēšu uz tavu jautājumu. Sporta komandai menedžeris pirka uzturu bagātinātāju ar čeku, ar pavadzīmi, lai visiem, protams, sacensību laikā ir ko dzert. Tad, kad uzaicina uz dopingu kontroli, tad, protams, pozitīvs, kurš vainīgs, sportists. Viņam jāapzinās to, ko viņš lieto. Viņš dabūja gadu diskvalifikāciju prom no sporta. Neskatoties uz to, ka to viņš vienkārši lietoja dzērienu. Come on. Tas bija veikalā nopirts. Viena no tirsniecības centriem. Jā, Tom. Es gribēju, tu droši tagad izlasi jautājumu, kas ir uzdots nākamais. Es gribēju pieminēt, visdrīzāk tas ir kaut kas līdzīgs, ka mēs nopērkam šokolādes tāfelīti, vai ne? Un tur ir rakstīts, ka iespējams risks var būt riekstu paliekas un viss pārējais. Jo, redz, tas viss tiek transportēts pa vienu konvejeru un stundu atpakaļ tikai ražota šokolāde ar lazduriekstiem, vai ne? Tā kā risks, principā, tad sanāk, kad garantijas nav nekādas. Pat ja es zinu, ka es esmu konkrēti varbūt brenda piekritējs, vienalga kāda, vai tur VP laba vai izostāra vai kas, nu, garantijas arī tajā gadījumā nav. Lai gan, protams, tas ir risks ir daudz mazāks nekā pērkot kaut kādus pilnīgus no-name, vai ne? Nu, tādā ziņā, nu, mēs to risku tā kā samazinām līdz, nu,
tuvu nulei, vai ne, bet tomēr risks var pastāvēt. Jā, 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 Ok. tieši tā. Tad droši Runājot par, par to par, jautājumu, ja? par jautājumu par medikamentu, kas atļauts ārpus sacensībām un tiek lietots ikdienā, bet nevar lietot sacensību laikā, vai var būt kādas problēmas ar analīzēm? Nu, ja ir iespēja man pateikt, kas tas ir par medikamentu, tad es varētu nedaudz precīzāk atbildēt. Bet, attiecīgi, arī, ja būs pozitīvas analīzes, sportists pierāda to, ka viņš šo medikamentu ir lietojis ārpus sacensību laika, un dažiem medikamentiem arī tā saucamā robežvērtība, un tad tas tiek pierādīts, tad, nu, tad arī nevajadzētu būt nekādai problēmai. Piemēram, pseidoefedrīnu saturošu medikamentu ir ieteicams pārtraukt 40, 24, 48 stundas pirms sacensībām. Tad ir pierādīts, ka sacensību laikā veiktā kontrole nevajadzētu būt šai aizliegtai vielai. Uh, Metilfenidāts vai citi jā, pieminēja stimulanti. metilfenīdu. Jā, šis ir labs jautājums. Šeit tiešām jāpaskatās, cik ātri metilfenidāts izvadās. Tiešām ir arī diezgan maz populārs lietots medikaments Latvijā. Un nu, tā kā nevajadzētu. Jā, galvenais, es teikšu, lai ir medicīniski papīri to, ka jālieto šo medikamentu. Nevis to, ka cilvēks lieto šo medikamentu vienkārši uz savu galvu. Viņš kaut kur varbūt izlasīja, ka tas palīdz viņam skriet ilgāk, ātrāk un tā tālāk. Bet to, ka ir noteikta diagnoze, kurai lietot šīs medikamentus. Tas visnotaļ varētu pasargāt. Un, ja kurā gadījumā sportists pie pozitīva gadījuma var pieteikties ar tā saucamai retroaktīvai tuja. Tāpēc, ka atļauj ar atpakaļējušo spēku. Nāksies vienkārši pieteikties pēc tam pēc pozitīva gadījuma. Un arī izvērtējot, manuprāt, terapeitiskā komisija arī varētu piešķirt. Un tad tas, protams, neskaitīsies kāds pozitīvs gadījums. Nu, sportistam nebūs diskvalifikācija. Ceru, ka man sanāca atbildēt. Šis tiešām tāds ļoti specifisks jautājums arī. Specifisks. Nu, ko? Virzamies jau tuvāk finišam, un, manuprāt, palika pēdējie daži metri. Un dopinga kontrola. Tad atcerieties sportisti vienu aspektu, ka vispirms, kā noteikti ar kontroli, notiek uzaicinājums. Man starp citu Tom arī radās jautājums, ka tu pateici, ka bija kontrole. Vai tu nezini, kas ir kontrolas pasūtītājs? Vai mūsu valodā tas saucamais rezultātu pārvaldītājs? No kā šīs kontrolas? Starptautiskā vieglatlētikas savienība, Eiropas vieglatlētikas nosaukumi. Vai jūsu tā Itaka? Itra? Jā. Piedod, jā. Jā, jā. Tu domā tieši par pasaules čempionātu? Jā. Nu, jebkuru pasākumu, kur tu esi Nu, jā, nu, redzējis piemēram, kontroli. Stirnubukā viņi Latvijas atbrauc uz Antibiotika pārbaudi. Jā, birojas. kaut vai kā piemērs, es tiešām nezinu. Varbūt kāds, ja Starptautiskajos. zina, kā saka, to aicinātāju viņu, tad varbūt čatā var ierakstīt, bet man personīgi nav informācijas. Es arī biju šonedēļ tikos ar LVS, piemēram, un viņiem arī nebija, kā saka, ziņas, ka vispār dopinga pārbaude ir bijusi Stirnubukā. Tā kā viņi Nu, katrā protams, ziņā. mēs viņus neinformējam, jā. To, nu kā, jā, Stirnabūks ir kā kaut kāds posms kaut kādam čempionātam vai vēl kaut ko. Tāpēc dopinga kontroļu plānotais daudzas esam tā mēdz būt valsts vieglatlētikas federācijā. Mhm. Nu jā, tad Nacionālā federācija pasūta šo dopingu kontroli, jo dopingu kontroli var pasūtīt,
vai arī, kā mūsu gadījumā, es pačukstēšu, vienkārši mēs izdomājam to, ka mēs testējam. Ja? Neviens arī nevienmēr. Spānijas sacensības man bija Spānijas vieglatlētikas federācija. Nu jā, kur Aneta nostartēja beigās uzvarējās Spānija. Bet atkal, vienmēr pārbaudam, ka tam cilvēkam ir kaut kā izsniegta akreditācija labi, bet ir kaut kāda apliecība, kas viņš ir. Un arī dopinga kontrolas veidlapā augšā būtu rakstīts, kas ir dopinga kontroļu pasūtītājs. Dopinga kontrolas anketas man nav mājās. Nu, lūk, tad uzaicina sportistu, pēc tam ir tā pirmo un otro punktu, jūs redzat iespējama aizkavēšanas iemesli, par tiem es izstāstīšu nākamajā slaidā. Tad pēc tam ar sportistu dodas uz dopinga kontrolas stāciju, kur viņam ir vienmēr iespēlēties, kā vienmēr urīns savācēju, šeit man mājas būtu paķers viens, tad sportists izvēlās, viņš pārbauda, ka tas viss ir ok, nav skārts, tad dodas uz dopinga kontrolas telpu, kur viņam tā paša dopinga kontrolēra klātbūtnē jānodod urīna paraugs. Viņš piepilda kā minimums 90 ml, bet mēs aicinām piepildīt, piemēram, ja ir iespēja, nu, kaut vai līdz 150, jo tad ir pieļaujama mazāka urīna īpatnēja svaru dzīvuma koncentrācija. Pēc tam tas sportistam ar savu zeltu atsākot, nekad neizlaižiet no rokām. Lūdzu, nekad neatstājiet. Tā kā uzticieties tikai sev. Pēc tā, pats sportists salēj šīs dopinga kontrolas pudelītes A un B. To visu priekšā saka kontrolieris. Ja? Tā kā nu, mūsu kontrolieri ir diezgan profesionāli, laipni un vienmēr, nu, ticiet man, mums nav uzdevums iegāzt vai katru dabūt, jo tad pēc tam notiek tāda nu, smalka izmeklēšana, tādas smalkas lietas. Šīs viss ir ļoti regulēts, reglamentēts. Tātad pēc tam pārbauda, kā es teicu, urīna īpatnēju svaru, ja tas nebūs pietiekoši tajās robežās, kas ir atļauts, no 0,05 vai, ja 150 ml 0,3, tad nāksies uzgaidīt nākamo devu. Nav ieteicams dzert daudz šķidruma, tāpēc šeit man ir lifehack jums. Noteikti jūs pats zinat, kas varētu jums sekmēt. Ja jūs tikko no finiša un varbūt tiešām rehidratēts, toaleti jums gribēsies vēlāk, piemēram, ja jūs zinat, ka jums kāds tēja ar citronu vai kaut kāds aiztī vai kola vai kafija vai varbūt mēģiniet atrast to ūdeni. Es šeit varbūt padalīšos tad, kad bija Latvijā pasaules čempionāts roadrunninga oktobrī. Man arī es strādāju par asistentu, un es uzaicināju vienu sportistu, kas, starp citu, arī viņam pieder kaut kāds rekords uz lielo baigo distanci, manuprāt, 50 km. Un, protams, kamēr mēs aizgājām līdz dopinga kontrolas stācijai, no tā paziņošana, manuprāt, tur 2 stundas es staigāju par Rīgu, gaidījām to apbalvošanas ceremoniju. Un tad viņš palūdza, lai viņam atnes sulu, un viņš dzēra ūdeni kopā ar sulu. Un tad atnākot mums dopinga kontrolas stāciju, viņš jau bija absolūti gatavs pabeigt šo procedūru un iet tālāk atpūsties. Ja? Tas ir vienkārši tas moments. Sportists aizpilda dopinga kontrolas veidlapu, vai nu tā ir elektroniska, vai nu papīra, atzīmēs pēdējo 7 dienu laikā lietotos medikamentus. Un šeit ir tas svarīgākais punkts par aizkavēšanas iemesliem. Tad pa galvu, pa kaklu nav jāskrien uz kontroli, bet, piemēram, ja sportistam grib atsildīties, jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā, preses konferencē, vai viņam jāsaņem medicīnisko palīdzību, viņam jāsameklē tulku vai pārstāvi, viņam jādodas pēc personu apliecinošu dokumentu vai citi apstākļi,
tātad viņam viss ir iespēja. Viņam vienkārši viņš pasaka, ok, paldies, mani uzaicinājis, tagad aiziešu paņemt savu somu, paņemšu varbūt kādu pabrīdināšu, vai, vai es tagad pastaipīšos, nav problēma. Vienkārši blakus dopinga kontrole. Asistents kontrole. Nu, ko? Sports tas nav tikai par uzvaru vai zaudējumu. To jūs dzirdējat. Tas, kas notiek sportā, noteikti atspoguļojas arī mūsu sabiedrībā. Un mums ir izveidoti labi materiāli, ko mēs aicinām vienmēr pastudēt, palasīt, attiecīgi smelties jaunas zināšanas par šo antidopinga sfēru. Un nobeigumā ir, jā, ka sports ir viena no tām jomām, kas jums noteikti sasaista emocionāli, fiziski, garīgi un jau dziļāk nekā vienkārši kāds tur kaut vienkārši skriešana pa mežu vai pa takām vai pa ielām. Es gribētu jums piedāvāt no tāda skatu punkta, ka rezultāti sportistam nāks nevis no kaut kādām aizliegtām vielām, no tiem saucamām apšaubāmām alternatīvām. Ja? Bet tos rezultātus ietekmē vairāki faktori. Sakot ar to, vai vispār mums patīk to, ar ko mēs nodarbojamies, sporta veids, cik kvalitatīvi ir mūsu treniņi, kā mums ar atpūtu un atjaunošanu, kā mums ar uzturu, kā mums ar atbalsta komandu, kāds mums vispār citīgs darbs ārpus treniņiem un treniņā, pacietība un cik. Es aicinu jūs novērtēt katru no šiem faktoriem no 1 līdz 10 kalai. Un tad, kad jūs redzēsiet, novērtējot, jūs redzēsiet, ka ir kur pilnveidot, pilnveidojiet šo, un tas dos to efektu, gandarījumu, rezultātu. Kā jūs redzējāt, es mēģināju stāstīt no šīs patiesas sporta idejas, un tas ir tas mūsu īsts prieks, ko rada sports, tas arī ir patiesa sports. Vienmēr aicinām mācīties trenēties pareizi un efektīvi, zināt par dopinga draudiem veselībā. Es ir piemērs pārējiem faniem, vecākiem. Mēs varam viens otru labi iedvesmot. Noteikti jūsu bērni ar jums leposies. Māciet, lai bērni dara visu iespējamo, lai vecāki ar viņiem lepojas. Ja? Tādā pozitīvā ziņā es nerunāju no tāda negatīvā aspekta. Sportam popularizējam sportu bez aizliegto vielu lietošanas. To jūs varat pieminēt savā sportista TV. To, ka jūs iestājaties par šīm sporta vērtībām, un tad, manuprāt, tā naudiņai no pašvaldības viņa vēl varētu vieglāk ieripot. Nu ko, tas ir tas patiesa sports mesiķis, ko es gribēju jums šodien izstāstīt. Pēdējais, ko es gribu pateikt, kopā ar Bērnu aizsardzības centru mēs izveidojam tādu iniciatīvu Drošs sports, patiesa sports. Un man ir tādi arī bukleti, un mēs aicinām jūs trenerus dalīties ar šo informāciju par bērnu un pusauģu ticības tālruni. Un, ja sportistam nepieciešama kaut kāda palīdzība, vai viņš redz, ka kaut kas sporta nenotiek tā, ka jānotiek, šeit pat negribu domāt par uzmākšanām, visām ņirgāšanām un tām lietām, kas joprojām ir sportā, bet lai viņš zvana uz šo telefonu un meklē profesionālu palīdzību. Es pēc tam Tom tev nosūtīšu šo saiti, varbūt šo Būšu slaidu, ļoti es pateicīgs. palūkšu arī novērtēt šo pasākumu, jo tas man ir ļoti svarīgi. Tas palīdz attīstīties, augt. Un kaut kā tā, esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Piedodiet, ja man sanāca nedaudz jūs aizkavēt, bet es ceru, ka jūs ieguvat daudz jaunas informācijas, par ko es jums apsolīju. Stundu 25. Jā. Jā, tātad čatiņā mums nekas pagaidām nav ienācis. Zīmējums pienāca. Droši, ja kaut kas ir, droši ierakstiet. Nu, tas, ko es no savas puses visdrīzāk gribu pieminēt, ir, ja tiešām pēc informācijas iegūšanas jūs esat sapratis,
kad savas kļūdas vai nezināšanas pēc jums ir gadījies lietot medikamentu, konkrētu kaut kādu medikamentu, kaut kādu laiku atpakaļ, ja? Kā jau Ivans teica, jūs tagad ziniet, kur jūs varat pārliecināties un pārbaudīt, jo katram medikamentam ir savs šis te, nu, attīrīšanās laiks. Tas nozīmē, nu, ka nav satraukums, ka tagad iespējams jūs uz 2 gadi vai cik būsiet, 3, 4, 5 visu dzīvi būsiet pozitīvi dopingā. Nē, pārliecinieties, atrodiet informāciju, un es domāju, ka ja tiešām ar kaut ko jūs netiekat galā, tad vismaz man personīgi, cik pagaidām ir bijusi saziņa ar Latvijas antidopinga biroju, viņi ir bijuši ļoti atvērti komunikācijai. Un es domāju, Ivan, vai ne, kad tiešām atsevišķu raižu gadījumā, ja cilvēks netiek īsti saprast, kā tad viņam ir un kas ir, kad visdrīzāk, kad viņam ir iespēja ar jums, nu, mēģināt Jā, sakontaktēties un lūgt kaut kādu palīdzību, vai ne? jā, un es tiešām arī aicinātu domāt arī tādās kategorijās. Es pats arī apzinos, nu, tā kā rakstīt valsts iestādēs, tagad uzrakstīšu, mani uzreiz notestēs nākamajās sacensībās. Ja man kāds jautāja kaut kādu par medikamentu, es vienkārši uztveru šo informāciju kā faktu. Tā informācija nekad neaizies citam. Ja ar maniem komunicē šis cilvēks, viņa neaizies nekādu uz testēšanu. Ja tas būs kaut kāda sakritība, tad tas būs tikai sakritība. Jo tad tas tur aizgāja cita informācija vai vienkārši kaut kāda izklase. Un mēs tiešām aicinām rakstīt mums, uzdot jautājumu, ja gribās man personīgi, vai ja gribās piezvanīt. Arī mums mēdz zvanīt un tad jautāt. Arī diezgan rupji mēdz mums atbildēt. Bet kopumā, ticiet man, mēs esam sporta pusē. Baigi esam priecīgi, ja atkal, mums ir 50 gadi. Nē, ja liekas, tikai nemaz. Un ja jums sanāca to, ka jūs ģimenes dakteris jums vienkārši ieteica to lietot nezinām iemeslu dēļ, jo tas nebija noteikti pamatojums, vai pēc Covida, vai pēc audu reģenerācijas, vai esmu vēl dzirdējis pret gripas atvesaļošanu. Nē, liekam to nost, un tad varbūt nu, cenšamies tik ātri iet vaļā. Un nu, tā apsver domas, kādā sacensībās jūs piedalāties. Mums Tas rekur tāds mans. parādījās viens jautājums par medicīnisko komisiju par izvērtēšanu un pirms starta kaut kādu, var droši izlasīt viņu precīzi. Uzdar pseidoefedrīnu vai katru gadījumu izvērtē medicīniskā komisija. Gluži nav medicīnas komisijas, ir tā saucamā disciplināra komisija. Ja pēc tam nu, nav iespējas pieteikties terapeitiskai atļaujai, ja, tad un disciplinārā komisija ir 2 sporta ārsti, kuri, protams, arī tajā komisijas ietvaru 10 cilvēku sastāvā nu, paskaidro pārējiem, kā tad attiecīgi skatīties par gadījumu. Bet šeit jāsaprot to, ka galvenā arī ne tikai atturētu kaut kādu negodīgu rezultātu, bet arī aizsargāt sportistu veselību. No iedzert pseidoefedrīnu pirms starta, nu, nezinu, cik tas tiešām palīdz. Manuprāt, no viņa galva ir vairāk nekā skaidra un kādu efektu var dabūt, jā. Akūtas saslimšanas. Jā, vai var, un ja var, tad kur var redzēt Es sarakstu rekur jau ar ieliku linku no jūsu latviešiem, mājaslapas. kas bija pozitīvi? Jā, mūsu mājaslapa, un es esmu atbildīgs par tiem. Es atbildu par tiem, ieliekot cilvēku un izņemot laukā, bet tur ir aktīvas sankcijas uz esošo brīdi. Tātad tur noteikti tam, kam beidzas, tam jau beidzas, un tur jūs vairs nekur neatradīsiet. Varbūt kādā Google snipping, kurš saglabājas. Tā. Arī mēs dažreiz nopublicējam, ja vispār kontroli, piemēram,
veikta kaut kur ārzemēs, un tad rezultāts pārvaldītais arī ir no ārzemēm, un tad mums dažreiz ienāk informācija, un mēs ar to pārvaldām. Nu, kaut kā tā. Es domāju, ka ļoti, ļoti labi. Katrā ziņā sportisti zina, ka kopējā grupā vai arī mums personīgi ar mums arī var sazināties. Un, ja būs varbūt kaut kas specifisks, ar ko mēs nevarēsim palīdzēt, tad noteikti mēs atradīsim veidu, kā palīdzēt sportistam ar jums Jā, sazināties. Vai kā tā, ka es domāju, ka ļoti, ļoti, jā, ļoti laba pamata informācija, ka cilvēkam saprast un nebaidīties, ja ir kaut kas jau sanācis, un rīkoties labāk un izdarīt tālāk vismaz visu pareizi. Un es domāju, ka ļoti, ļoti vērtīgi. tieši, tieši tā. Paldies tev, ka tu organizēji šo pasākumu, to, ka tu pieaicināji. Un es ceru, ka tagad tie cilvēki, kas šodien klausījās, nu, tas ir viena reize un uz visu mūžu. Tālāk jūs zinat vienkārši ko un kā. Ja ir kaut kādas nianses, tiešām zvaniet. Nu, es nezinu. Mēs esam tik atverti, ka es tik daudz man sanāk komunicēt un, un redzēt, ja jūsu pat sportā klubā jūs gribat kaut kādu lekciju, nav problēmu. Sazināties ar mani, un mēs vienos laiku. Paldies, Lās! Jā, Sakam jauku lielu jums paldies! piekdienu, foršas brīvdienas, un tiešām veiksmi jums startos. Manuprāt, vienot ar tādām ainavām, ar kurām jums sanāk paskatīt, kāds tur doping. Tur dopings, vai ne? Tas ir tas, kas vairāk uzzina to rezultātu. Oi, es atceros, ko kalnu. Jauku vakaru jums. Liels Veiksmi. paldies! Jā, liels paldies visiem! Liels paldies Antidopinga birojam par tiešām par iniciatīvu arī ar mums sadarboties un palīdzēt. Visus materiālus mēs nošērosim maksimāli, cik vien varēsim. Ultratakas mājaslapā varbūt pašus dokumentus ir nedaudz sarežģītāk mums, bet ja nē, tad mēs ar kaut kādiem Google diska iespējām nošērosim prezentācijas. Kā jūs redzējāt, arī čatā parādījās tā mazā forma. Pirmajā versijā tur bija maza kļūda ar piekļuvi, bet otrajā versijā es salaboju. Tā kā, ja ir iespēja, tad aizpildiet, tīri pavisam vienkārši, un lai mēs varam uzzināt jūsu viedokli par to, vai jūs gribat kaut ko padziļinātāku par CV sportista, varbūt arī piesaistīt kādu vēl sportistu, kurš varētu pastāstīt, kā viņiem ir veicies ar sevis pasniegšanu, prezentēšanu, sportistu meklēšanu. Nu, un tad otra tāda padziļinātāka tēma par pašvaldību finansējumu. Tālūk, saku jums visiem lielu paldies un lai jaukas brīvdienas sportiskas!